Vakarnakts Irmam Rīdziniekam pavisam neveicās. Viņa divvientulībā ar pudeli iejaucās policisti. Klusajā Dālī ielā caur policijas mašīnas logu ieraugām vīrieti, kurš ar baudu uzlokvā atvērtu 2 litrus smagu alus pudeli. Sabiedriskā vietā to darīt nedrīkst. Aicinām vīrieti uz pārunām, bet sastopamies ar galīgu situācijas neizpratni. Kāds draugs? Ej uz savām mājām. Nē, nu mēs saprotam. Iet jau var, bet nevajag vietu no tālu. Bet es aizkroju, tas ir nevienu. Jūs tikko dzērat. Kur tas šeit? Tas kāds sabiedrība? Es pie pieturas teritoriju. Bet cienītais kungs, policists redzēja, ka jūs dzērāt tikko ielas vidū. Kāds grēks? Kāds grēks? Sākam interesēties par kunga gaumes šķidrumu izvēlē. Izrādās, ka tā ir visai ierobežota. Pašņābi un krutku nevarat dzērāt. Nē, tikai šito. Šodien cienītais daudz jau ir iedzert? Jā, mēs jau dzeram uz teļiem. Pēters nemaz nenoliedz savu kāri uz dāliņu un joprojām stulgalvīgi neatzīst savu vainu. Tā tiešām ir jādzer? Jā, man tāds kopī. Ko jūs dzerat? Lūdzu, pataus. Nē, pagrieziet. Nu kāds? Leņingrad? Jā, Kur tu tādu pārdod? Jā, es vēl tev adresi patīšu. Kā tad? Inspektori ķers pie administratīvā protokola sastādīšanas, bet Pēters visu uztver kā joku, jo nu ite nemaz nejūtas vainīgs. Jā, tad jūs sodu uz vietas nevarat nomaksāt, jā? Tāpēc, ka arī turpmāk nemaksāšu. Ar visu savu būtību šis vīrs izrāda, ka viņam nekāda likuma nav rakstīti, un par tiem viņam ir vienkārši nospļauties. Un nespļaudaties. Es uz tevi uzspļauju. Nedrīkst spļaudīties. Tu sāki. Palānām sāk noskaidroties, ka Pēters pat īsti nesaprot, ar ko viņam ir darīšana. No, ko es runā? Tā policija. Tā ir policija. Bet es taču stādījos Es domāju, valsts auto inspekcija. Nē, policija. Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tomēr policijas inspektori mēģina atmodināt Pētera sirdsapziņu, tā teikt ar labu vārdu. Tomēr viss velti. Kāpēc, ja tu mājā nesēdi nedzer? Es aizgāju pie draugu, man uzliek te, un tā Nu, būt atnāc mājā savā liņu mierīgi dzert. Varētu gudrinieks vēl viens. Administratīvā pārkāpuma protokolu alus baudītājs kategoriski atsakās parakstīt. Neparakstīsities? Labi. Tad jūs atsakāties no parakstīt. Protams. Piedāvāja kungam nomaksāt sodus vietas. Viņš atteicās, tāpēc viņam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Maksāt šim brīvmāksliniekam, kā viņš sevi nodēvēja pats, nāksies gan, jo ar policistiem var jokoties, bet tikai līdz zināmai robežai. Ģirds Pakovits, Vija Butkeviča, Niks Valmārs, Tā punktā.